Darba vietā vienmēr ir svarīgi ievērot to, lai tā vide būtu iekārtota maksimāli pareizi, jo ir jāpavada visa diena lielākoties sēžot. Tāpēc būtu maksimāli jāparūpēs par to, lai ir ērti. Svarīgi būtu pirmkārt, lai viss atrodas pareizajā vietā un sēž pie galda. Svarīgi, lai monitors nebūtu kaut kur tālu sānis un nav visu laiku šķībi jāsēž, jāskatās, tomēr būtu labi, ja vai nu var pagriezties un atrodas dators priekšā, vai arī viņam tiešām tad ir jābūt priekšā. Monitoram augstumam būtu jābūt pietiekami augstu, lai nesanāk skatīties uz leju, lai ir mēram acu augstumā. Ja nav pietiekami augsta kāja monitoram, var būt radošs un likt apakšā grāmatas vai kādā citā veidā dabūt šo augstumu. Tāpat tās krēslam jābūt pietiekami augstumā, jo kājām sēžot ir jābūt apmēram 90 grādu leņķī. Tāpat tās arī šeit, lai nesanāk tā, ka sēd ļoti dziļi, kā sporta mašīnā. Ja. Tiksim, šādi ir nepareizi, jo pārāk daudz saliecās un pārāk liels svars iet uz gurniem. Vajadzētu būt tā, ka ir nedaudz augstāk krēslam, tā lai ceļi būtu 90 grādu leņķī un sanāk it kā arī svars nedaudz uz kājām, ne tikai uz gūšām, lai nesanāk iegrimt krēslā dziļi iekšā. Un ir labi, ja ir roku balsti. Brīku brīdim var tad rokas atpūtināt un atbalstīt, lai nav tā, ka visu laiku ar pleciem ir jātur tās rokas gaisā. Tad arī rodas lielāks saspringums plecos. Un ir labi, ja ir pareizi pieregulēta atsveltne ar visu izliekumu, kāda ir jaunajos labajos krēslos, un to arī vajadzētu izmantot. Ir jāsēž dziļi iekšā, tā lai mugura tiešām arī ir klāt pie tā ergonomiskā izliekuma. Un vajadzētu izvairīties no zvilnēšanas dīvānā. Tad arī galva aiziet šādi uz priekšu. Tas ir tikpatās slikti kā šāda pozīcija. Protams, mugura mēģinās visu laiku turēt taisnu un nesagums plecos. Tas ir kā jākļūst par paradumu ikdienā turēt savu muguru. Un, lai arī visi varbūt tās, kad tagad sāks pareizi sēdēt un aizdomāsies un tāpat tās sēdēšana nav laba un tāpat tās ir jāizkustina kaut vai pat sēžot un izpildīt vingrinājumus. Vismaz acīm speciāls vingrinājums un plecu un kakla daļai, lai tās ķermeņa daļas izkustās pat, ja nav laiks aiziet speciāli, atvēlēt laiku pavingrot. Vismaz reizi stundā vajadzētu nedaudz pastaipīt kaklu, plecus izkustināt un tādā veidā panākt, lai ķermenis nav tik ļoti noguris un pārslogots darbdienas beigās. Sākt ar plecu apļošanu, brīvi, lēnām kustināt, tā lai kārtīgi izapļojās lāpstiņas un pleci. Lāpstījām jābūt gan uz priekšu, gan uz aizmuguru, tā lai sajiet kopā un atverās vaļā. Un tāpat tās otrā virzienā kustībai jābūt lēnai un plūstošai, nevar būt saraustīta, jā. Iet lēnām un plaši, izapļojās pleci, izkustās lāpstiņas. Tālāk var sākt turpināt ar kakla izstaipīšanu uz vienu, uz otru pusi. Nevajadzētu ar lielu spēku lauzt kalu sānis, bet tā diezgan mierīgi vienkārši, lai izkustās kakla. Pavisam vienkāršas kustības, bet, ja kakls nav lokans, tad tik un tā arī šis izstaipīs kaklu ļoti labi. Svarīgi būtu skatīties taisni uz priekšu, lai galva negrozās. Tieši sanāk sānis kustība, lai deguns un acis ir visu laiku uz priekšu. Pēc tam gan turpināt tieši otrādi ar pagriešanu, uz vienu, uz otru pusi. Negriezt tā, lai galva noskrūvējas nost, pārāk ātri arī ne, savādāk sareips. Mierīgi lēnām izgrozīt galvu. Un pēc tam ar noliekšanu pievelkot zodu, pagriezt galvu uz vienu pusi, paskatīties un uz otru pusi. Jā. Jāsēšās zods vēl tuvu klāt, lai aizmugurē kakls pastiepjās un atkal nepārcenties ar pagriešanu galvas. Pildīt visu pietiekami lēnām un mierīgi. Tālāk rokas celt augšā, aizlikt aiz galvas.
Un ar pakausi spiest rokas uz aizmuguri, elkoņus atvērt vaļā, tā lai pastiepjās kruškuras plati. Un ar galvu diezgan spēcīgi spiest uz rokām, lai bīdītu tās rokas atpakaļ. Un pēc tam atkal par galvu nedaudz pieliekt, rokas atlaist brīvi. Un atkal lēnām ar galvu spiest rokas uz aizmuguri ar spēku, elkoņus vērt vaļā, lai pastiepjās. Un atkal brīvi uz priekšu. Un tā pāris reizes. Nevajadzētu galvu ļoti atliekt, ja, lai kakls visu laiku paliek garš. Garš, galva taisna, skats uz priekšu. Tādā veidā. Un tālāk pēc tam izstiept rokas, rokas stiept uz priekšu, pastiept ar vienu roku, otru roku uz priekšu. Un tā pārmaiņas. Vienu roku izstiept un otru roku izstiept. Jā. Pleci tiek nopaļoti, izkūkums un lāpstiņas plaši atverās. Ir kā apkārt mugurai iet lāpstiņas uz priekšu. Vienu un otru. Ja, vajadzētu just stiepšanos starp lāpstiņām. Tad pēc tam rokas vērst uz aizmuguri, stiept rokas tajā virzienā ar rīkšķiem uz aizmuguri, augstām uz āru. Muguru turēt taisnu, šoreiz pretēji apaļai mugurei, jācenšas pilnīgi iztaisnot. Un tā, lai lāpstiņas atkal sajiet cik vien tuvu kopā var, tā, lai lāpstiņas gandrīz saskarās pāri mugurkaulam. Un atlaist brīvi plecis uz priekšu, un atkal vaļā, lai kruškuras izplešās, pastiepjās, mugura iztaisnojās, atkal nevajadzētu galvu atgāzt, bet turot taisni. Neturēt arī uz priekšu. Un atvērt vaļā, aizvērt ciet rokas. Vaļā, aizvērt ciet. Un pašās beigās var izstiept kaklu. Šogad nevis kustībā, bet tīri noturot. Atkal nepārcensties ar spēku. Kustībai jābūt patīkamai. Nevajadzētu būt kā, kad aizstiept tā, kad ir lielas sāpes, bet lai jūt stiepiem. Tad galvu pagriezt un stiept uz leju. Kā tāpat notur. Lai jūt, ka stiepjās. Šoreiz vairāk stiepjās nedaudz kā aizmugurē. Ja iepriekš bija sauns tieši, tad šoreiz nedaudz vairāk aizmugurē. Ja, un tas pats uz otru pusi. Roku tur nedaudz virs auss. Un ar rokas svaru, kā roka velk galvu lejā. Plecu necelt augšā, plecs paliek lejā, var pat pieturēties pie krēsla, ja grib, lai spēcīgāk pastiept tieši plecu. Un pastiept uz leju. Tas pats, kas bija iepriekš uz otru pusi. Un tad pēc tam stiept ar abām rokām uz priekšu, bet neliet galvu pavisam tā, lai mugura neapaļojās, tikai lokās kakls, mugura paliek taisna. Un tagad tai stiepšanai būtu jājūtās, sākot no pakauša uz leju. Cerēties it kā turēt taisnu, ja? Lai nebūtu tā, ka galva ir pilnībā pieliekta un mugura sāk apaļoties. Galvu stiept uz aizmuguri, pagriezt, pieturēt it kā kruškuru, lai negāstos augums viss atpakaļ. Un galvu stiept uz augšu, uz aizmuguri. Neļoti atkal atgāzt, jo tad var saspiesties kakls. Tad ir it kā stiept šeit zodu, stiept tajā virzienā uz augšu. Vajadzētu stiepties šeit, kaklu tiešām. Tāpatās arī uz vienu un uz otru pusi. Auss projām no kruškura. Ja ir iespēja piecelties, un tādai vajadzētu atrasties dienā vairākas reizes, un cik vien bieži iespējams, jo nav labi atrasties visu laiku sēdz, tad, ja var un ir iespēja, tad arī var uztaisīt pāris izkustēšanās vingrinājuma stāvus, lai nav garlaicīgi un lai ir kaut kas interesants, ko padarīt. Sākumā līdzsvaram,
nostāties kāju viena priekšā otrai un pagriezties, paskatīties uz vienu pusi, uz otru pusi. Mēģināt pēc iespējas mazāk šūpot gurnus, grozīt gurnus vairāk ar ķermeņa augšdaļu. Tas izskatās vienkārši, bet, ja mēģināt pagriezties pietiekami tālu, tad būs arī līdzsvaram izaicinājums. Un tad, kad līdzsvars jau ir patrenēts, tad var sākt taisīt vingrinājumus, kur tiešām ir stāvēšana uz vienas kājas, jo tas gūžas muskuļus ir labi tiem, kad visu dienu sēž uz gūžas muskuļiem. Tātad kāja pacelt augstāk viena par otru, bet abas ir taisnas, un kāju laist sānis noturēt nedaudz, nolaist atpakaļ lejā. Pacelt augšā, celt uz priekšu un nolaist lejā. Un tas pats arī uz aizmuguri. Svarīgi uz aizmuguri cilājot, lai paceļot kāju, dimens neiet uz aizmuguri, lai izstot kāju uz aizmuguri, neiet vēders uz priekšu un neizlietās muguri. Tātad šo taļu visu laiku turēt nekustīgu. Pilnīgi, ja? Kustās tikai kāja. Un tas pats, protams, arī ar otru. Pacelt priekšu, pacelt uz aizmuguri, pacelt uz sāniem un tā, cik nu vien ilgi vēlās. Pie sienas nostāties, slīpi atbalstīties ar roku, ja? Un tagad būs kājas apļošana. Ja, var arī, ja nav siena, var arī kaut kur citur, jo tas balsts nav ļoti liels. Ja, tad kāju apļot uz vienu pusi un uz otru pusi. Jo lielāks slīpums ir, jo grūtāk, jo jānotur ir ķermenis pilnīgi taisns. Bet tātad jābūt tam no papēža līdz pat pirkstgaliem viena taisna līnija, noslogojas sāns, lai neiegrimt iekšā, ir jātur stingri šeit. Tāpat tās arī plecs jātur stingri. Un kājas apļošana ir vienkārši papildus vēl, lai ir interesantāk un nedaudz apgrūtinājums. Un tas pats uz vienu un uz otru pusi. Tālāk izmantosim atkal sienu, nostāties papēžu pilnīgi klāt pie sienas, gurni klāt, mugura klāt, plecs klāt pie sienas. Pacelt rokas nedaudz augstāk, turēt piespiest klāt muguru. Noturēt pāris sekundes, pacelt vēl augstāk. Un tādā veidā uz augšu un uz augšu vajadzēs iet. Un svarīgi ir negāzties projām no sienas, turēt vēderu stingri klāt, piespiestu, savilkt vēderu presi, savilkt slāpstiņus, lai pleci neapaļojās. Un tad patās atkārtot tāpatās uz leju ar pauzītēm. Ja ir piekusušas kājas no ilgas sēdēšanas, palikušas smagas un nekustīgas, lai uzlabotu asinsriti, tad var uztaisīt pacelšanos uz pirkstgaliem. Gan paceļoties uz augšu, gan paceļot pirkstus uz augšu. Vēl labāk, ja ir pirkstgalus paaugstinājumi, var nolaisties dziļāk un pacelties augstāk. Ja atrod kaut kur uzkāpt ar pirkstiem virsū, tad ir vēl labāk, ja ne, tad var vienkārši pacelties uz augšu, uz leju. Tādā veidā darbinot ikru muskuļus, un, ja muskuļi darbojās, viņi palīdz asinīm atgriezties uz augšu atpakaļ. Un tādā veidā kājas nebūs tik ļoti piepampušas. Šādu vingrinājumu kompleksu aicinām izpildīt sēdošu darba darītājiem katru dienu un vairākas reizes dienā, ideāli ik pēc stundas, tādā veidā uzlabojot savu veselību un pašsajūtu.